Labi. Sāksim mūsu semināru. Paldies visiem, kas atnāca. Nav svarīgi, ka tas nav kuplā skaitā. Mēs vēl ierakstām mūsu semināru. Un vēl sagaidām vismaz vienu cilvēku, Līga Gaila teica, kā arī būšu. Tātad, semināra nosaukums ir cilindriskas konstrukcijas stāvokļa novērtējums ar operacionālās modeles analīzes paņēmieniem. Tas ir, principā, mūsu kolēģiem projekta apskats, zinātniska projekta apskats. Projekta nosaukums ir darbojošu objektu tipveidu konstrukcijas tehniska stāvokļa monitoringa sistēmas prototīps, objekta tehniska stāvokļa novērtēšanai to eksploatācijas laikā. Tiem, kas nezinu, varbūt skatīsies, mani sauc Denis Mironovs, esmu pētnieks un projekta dalībnieks. Tātad mūsu saturs. Es pastāstīšu par projekta mērķiem, kam tas ir paredzēts. Pēc tam būs mūsu testēšanas paraugu kompozītu cilindru izstrādes procesa apraksts, pēc tam to cilindru mērīšanas sistēmas apraksts, jeb DVI un tās sistēmas instalācija. Tad es vēl pastāstīšu par pašu operacionālo modelu analīzi, kas ir pamats projekta un šīs sistēmas, mērīšanas sistēmas. Tad būs apskats eksperimentālo un galīgo elementu datu salīdzinājums. Un tad vēl nobeigsim ar modelu datu, modelu parametru apstrādi ar statistiskiem paņēmieniem, kas ir domāts bojājumu atpazīšanai. Tātad ir svarīgi uzraudzīt objektu tehnisko stāvokli. Un tas palielina objektu drošumu un ļauj ietaupīt līdzekļus uz remontiem un nomaiņām. Mūsu fokus ir primāri konstrukcijas, un to uzraudzību nodrošina lūdzu, sagaidīsim. Jā, lūdzu, droši. Tātad uzraudzību nodrošina konstrukciju tehniska stāvokļa monitorings, ko angliski apzīmē Structural Health Monitoring, jeb SHM, vai es vēl teikšu saīsināt latviski SHM. Un tad pastāv dažādas SHM sistēmas, un tam ir savi trūkumi, priekšrocības un trūkumi. Galvenie SHM sistēmu izaicinājumi īpaši pievēršot uzmanību sēriju objektiem. Tos izaicinājumus var sadalīt trīs daļās. Tātad, attiecīgi metodiski izaicinājumi, ekonomiski un tehniski. Runājot par metodiskiem, tad var izdalīt trīs. Objekta sakotnēja modela identifikācija, un tam mēs lietojam modelu analīzi. Modelu parametru izkliede materiāla vai struktūras dēļ, jeb sēriju objektiem var būt kaut kādas dažādības materiālos, struktūrā, tas izpaužas modelu parametru izkliedē. Un ir darbības un atkārtējas vides faktoru izmaiņas, kuras ietekmē modeles parametrus. Ekonomiski izaicinājumi ir mērīšanas sistēmas izmaksas. Un to mēs šajā projektā cenšamies atrisināt ar cita veida mērīšanas sistēmu. Tehniski izaicinājumi ir sistēmām arī ir primāri veiktspēja dotajos apstākļos, cik tā sistēma spēj izturēt ārējos apstākļus, cik viņi droši savu darbā, svārs, kompaktums. Projekta mērķis ir izstrādāt prototīpu, kas nodrošinātu dažādu konstrukciju tehniska stāvokļa monitoringa sistēmas izstrādi,
sērija veida ražošanu un pielietošanu tipiskam iekārtām vai objektiem, kuras darbojas dažādos apstākļos, lai nodrošinātu tehnisku stāvokļu novērtēšanu eksploatācijas laikā. Un tam paredzēti uzdevumi projekta ietvaros bija konkrēti SHM sistēmas galveno komponentu izvēle, šīs sistēmas prototīpa komponentu darbspējas pārbaude, cilindru paraugu sērijas izgatavošana ar sensoru sistēmu un tās SHM sistēmas prototīpa jūtīguma pārbaude. Tam vēl bija paredzēti daži apakšu uzdevumi, konkrēti cilindru galīgo elementu modelēšana, ko es pieminēju, modulas pases izstrāde, modeli īpašību atšķirību novērtējums starp cilindriem, jo viņi nav identiski, darbības un apkārtējas vides faktoru ietekmē uz modeliem parametriem un to faktoru ietekmes funkciju izvērtēšana. Un beigās, protams, arī modulu parametru jūtība pret defektiem paraugos, jeb bojājumu atpazīšanas iespējas. Viss, tas ir īsi viss apskats. Tagad es lūkšu Alekseju Safonovu prezentēt par mūsu menšanu sistēmu. Tā, par cilindriem. Labdien, kolēģi! Mani sauc Aleksejs Safonovs. Rotajā projektā bija iesaistīts kā doktorants un pastāstīšu par kompozītu cilindru izstrādi, izgatavošanu, izaicinājumiem un to risināšanu. Tātad prezentācijas saturs ir sastāvēts no 3 daļām. Tātad proti kompozīta cilindra formas modernizācija, testēšanas objektu izgatavošanas process un testēšanas objektu nepilnības izgatavošanas procesā, kas tika pieļautas. Tātad cilindra izgatavošanas formas modernizācija. Šajā attēlā mēs redzam kopskatu tai formai, kādu mēs viņu saņēmām, tā teikt. Viņš jau bija pirms tam izmantots, cik es saprotu, RTU citām vajadzībām. Mēs viņu pielāgojām savām vajadzībām. Un arī attēloti, kā izskatās sākuma stadijā abi gali. Tātad viens no izaicinājumiem bija, protams, viņu no RTU aizgādāt uz uzņēmumu, kur mēs veicām tieši to modernizāciju viņam, jo viņš svēr aptuveni 60 kg. Garums, kā jūs redzējat, ir nedaudz vairāk par metru un nominālais diametrs 300 mm. Tātad galvenie aspekti, ko mēs tad īsti modernizējām, bija veiktas 2 lietas. Nodrošināts, tā teikt, cilindram, šitais te rasējums to parāda, otrais gals, līdzīgs kā šinī tas, kas bija tas sākotnējais. Otrā galā mēs tādu pašu vēlējāmies, tā teikt, izgatavot un piestiprināt, lai būtu ērtāk to testējamo cilindru izgatavošanas procesā. Tātad mēs izmantojām tās vietas kā balstus vienkārši. Un otrais aspekts, kas tika modernizēts, cilindra galos tika izurti 3 caurumi katrā, urgumi, kurā tika ievietoti sildelementi pie izgatavošanas procesā. Tātad šeit mēs redzam uzlabojumu modernizācijas modelēšanu. Šeit mēs redzam tos sildelementus. Kopējā jauda sastādīja 3 kW, tātad respektīvi 3 sildelementi, katrs pa 1 kW. Šeit ir to sildelementu vadības bloks ar temperatūras sensoru, tātad uzsildīšanas, cilindru uzsildīšanas kontrolē.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kā mēs pēc tam sapratām izgatavošanas procesā, to urbumu izgatavošanas procesā, tās abi tie gali tam cilindram, viņu materiāla biezums sastādīja 25 mm un bija diezgan amizanti urbt 32 diametru tādā materiālā, jā. Un šeit tātad gala rezultātu mēs redzam, kā viņš izskatījās. Tātad nākamais, proti pašu testējumu cilindru izgatavošanas procesa apraksts. Tātad šeit mēs varam redzēt schematiski, ko mēs rezultātā vēlējāmies iegūt. Tātad testēšanas objekts sastāv no 3 elementiem. Pirmais ir pats cilindrs, stikla šķiedras un tātad augšējais un apakšējais atloki, kas arī tika izgatavoti, un viņi tika izgatavoti ar CNC palīdzību no finieru saplākšņu laminēta ar biezumu 30 mm. A-skatā ir parādīts, kā tika iestrādāts tātad stikla šķiedras cilindrs atlokā, gan augšējā, gan apakšējā ar epoksīdu sveķu un partu smiltu izmantošanu. Un skatā B ir attēlots tātad pašas cilindra sienas exploded view, tā saucamais, tātad viss pa kārtām, kas tur ietilpa. Tātad testēšanas objektu izgatavošanas materiāli. Tātad tie 4 pamatslāņi tika veidoti no stikla šķiedras auguma ar blīvumu 300 grami uz kvadrātmetru. Orientācija katram slānim 45 grādu leņķi, vienu attiecībā pret otru. Šeit jūs redzat, kādi sveķi tika izmantoti, un pēc, tā teikt, sensoru tīkla uzstādīšanas uz to cilindru pamatslāni tika uzklāts aizsargslānis ar blīvumu 50 grami uz kvadrātmetru, un pēc tam jau tika tas cilindrs ielīmēts atlokos, augšējā un apakšējā. Tātad šeit jūs varat apskatīt gala rezultātu, tātad testēšanas objekta raksturu lielumu, kāda rezultātā tika iegūti. Un tātad izgatavošanas secība. Tātad no sākuma, kā jūs teicu, tika izlīmēti tie 4 pamatslāņi. Pēc tam notika tā parādīts uz attēla cilindra marķēšana, priekš, lai būtu skaidrs, kur izvietot sensorus un savienojošos kabeļus. Tātad pēc tam tika nogriezti cilindram, sagatavēji nogriezti gali. Tātad nostiprināt sensoru sistēmu, aplīmēts aizsardzības slānis un pielīmēti tātad paši atloki. Šeit mēs redzam gala rezultātu. Rezultātā tika izgatavots viens pilotcilindrs, kas galvenokārt tika izmantots, lai saprastu, cik daudz un kurās vietās un ar kādu orientāciju ir jāizvieto sensori. Pēc tā tika izgatavots pamatkomplekts sastāvošs no 5 cilindriem un viens rezerves nepabeigts cilindrs, kurš rezultātā tika izmantots ielāpiem, pēc bojājumu veikšanas, priekš testēšanas, lai varētu tos bojājumus, tā teikt, aiztaisīt. Tātad nākamajā sadaļā apskatīsim, kādi tika pieļauti neprecizitātes izgatavošanas procesā, par cik tas vairāk vai mazāk, pareizāk sakot, 100% rokas darbs. Tātad pirmais, uz ko jāvērš uzmanība, nevienmērīga līmējošā sastāva sadalē tieši savienojuma vietā cilindra ar atlokiem. Otrais, par cik, tur jāmin ir, kad tie pirmie 4 pamatslāņi, viņi tika
izgatavot ar vakumēšanas palīdzību, bet tas aizsargs slānis, viņš, cik es saprotu, bija vienkārši uzklāts tā kā virsū, bez vakumēšanas. Un līdz ar to radās šādas nepilnības, tātad šīs te sveķu atlikumu pilieni. Tātad nākamie trūkumi, ja iepriekšējā bildē mēs redzējām, kā sveķu par daudz bija, tad bija arī vietas, kur sveķu nebija vispār, tātad respektīvi gaisa burbuļi bija palikuši. Nākamajā attēlā, nākamais no defektiem bija, kā jau es minēju, tie atloki tika izgatavoti uz CNC, nu, un tur acīm redzot, māsteram kaut kas aizgāja greizi un tika izņemts materiāls ne tur, kur vajadzēja. Tātad nākamā lieta, par ciklēnijas atlokos tika izveidoti 6 urbumi, lai tos testēšanas elementus varētu piestiprināt pie pamatnes ar augšējo atloku, un pie apakšējā atloka tika piestiprināta pamatne, pie kuras tika savukārt nostiprināts atsvars. Tātad tā attiecība, kur ir tie urbumi, attiecībā pret vietām, kur uzlīmēti sensori, arī nesakrita, kas rezultātā varēja ietekmēt iegūtos rezultātus. Nākamais defekts, tātad uz cilindra uz iekšējās virsmas un ārējās virsmas, tātad, tas tehnoloģiski tā izveidojās, kad par cik, kā lai viņu nosauc pareizi, nezinu. Tā kā burts tāds izveidojās, jā, tur, kur materiāls stikla šķieda beidzās, tātad nepilnības izgatavošanas. Un pēdējā nepilnība tieši saistīta ar mērīšanas sistēmas sensoru tīkla izvietošanu. Ir atšķirības, teiksim, jā, ja mēs varam redzēt, tad šeit no vienas puses mums pienāk tie savienojošie vadi šitiem, kas ar dzeltenu apzīmēt, no citas puses, kas arī rezultātā tie teorētiski varētu ietekmēt iegūtos rezultātus. Paldies par uzmanību. Jautājumi. Vai pēc tam iepārbaudīs šis neprecizitātes ietekmē uz, piemēram, testēšanas? Dažas vietas, jā, mēs ņēmām vērā. Mēģināšu atrast. Tā, tika. Vēl viena lieta, ko es šeit neminēju, ko mēs ņēmām vērā, to augšējā un apakšējā atloka, par cik cilindram tas galvu nogriešanas process arī tika īstenots ar rokām, tā teikt. Tātad mums sanāca tā, ka atloku as dažreiz nesakrita ar cilindra asi. Un tad sanāca tā, ka, piestiprinot cilindru pie stenda, viņš mums, rupi sakot, ar zem nelielu leņķa karājās. Un tas rezultātā, jā, tas mēs veicām turpmākos tātad izmeklējumus un tieši to ģeometrijas neprecizitātes ņēmām vērā. Sakiet, lūdzu, kā jūs izvēlējat paraugu skaitu? 5 gabos vai 6 jums bija? Tāpēc tieši šis te skaits. Ne vairāk, ne mazāk. Es varu tas ir varēja jau vairāk, bet tas būtu tehniski jau
Vēl sarežģītāk, jā, visus jāizgatavo. Darba apstrādes apjoms uzreiz lielāks sadārdzina visu to projektu lietu, jo materiāli iegāda un izgatavošanas laiks. Tieši tā, vienkārši. Optimāli, izvēlējāmies, ko pieciem. Bet mazāku skaitu negribējies, lai vismaz mums ir kaut cik nozīmīgs statistiskais apjoms. Jā. Viss? Tā ir nāvēs. Tad man. Paldies. Paldies. Jā, uzreiz. Mans sauc Vitālis, es biju pētnieks šajā projektā. Prezentācija man ir neliela, bet darba apjoma ziņā tas bija drusku citādāk. Pastāstīšu par cilindru mēģināšanas sistēmu, deformācijas devējumu un to instalāciju uz cilindra. Pirmais posms darba ar devējiem bija to sagatavošana. Sagatavošanai tas ir pats piezoelektriskais plēvas sensors, tālāk bija epoksīda līme ar sudrabu. Savienojumu mēs izmantojam vāra vadus biezumā 0,2 mm ar laku, laktos vāra vadus. Iepriekš jau bija tādi jautājumi, vai tie ir izturīgi un vai tur nevajadzēs izsavienojumu. Kā parādīja praktika, laka ir ļoti stipra, un, kā jūs redzēt, būs vadu savienojumi, kur vada šķērsojas, un nekādu izsavienojumu nebija. Un tādu sistēmu mēs izmantojam jau daudzkārt, teiksim tā simtiem, un vēl nereizes nebija nekādu problēmu. Un divu tipa limlētas. Viena ir divpusēja, un otra ir vienkārši aizsargs, priekš aizsargs lāņa veidošanai. Un par pašu montāžas procesu. Pirmais etaps bija pievienot, pielimēt tos vadus pie sensora. Vajadzēja noņemt laku no vada gala, lai būtu elektriskais savienojums, un pēc tam izmantojot to divkomponentu epoksīda līmē, vajadzēja salimēt sākumā viena puse, jo elektrods iznāk šai puse un tā ir gala otrā puse. Un pēc tam uz dienmetē atstāt žāvaties zem kaut kāda svāra presa. Pēc vadu pielimēšanas sensoriem tika noteikta obligāti viena puse kā augšējā, otrā puse kā augšējā un apakšējā puse. Uz apakšējās puses tika pielimēts divpusēja limlinte, un no otras malas aizsarglente. Šitas konstrukcijas svārks kopā ar vadiem sastāda apmēram 1,2–1,4 grāmi. Tālāk bija izstrādāta schēma, pēc kuras mēs pirkstēsim, un arī orientieris priekš manis, kā man vajag izvest vadus. Bet tā, kā minēja iepriekšējais lasītājs, bija tā, ka mums sākumā atveda 2 cilindrus, pēc tam 3 cilindrus. Un vienkārši es sajaucu tās puses, uz kuru palies vadus. Uz sensoru izvietojumu tas neietekmēja, tas drusku pamainīja to masu svaru balansu, teiksim tā, varbūt. Pats pielimēšanas process sensoru devēju pie cilindra izskatās diezgan vienkārši. Tika atzīmētas vietas, kur vajag nonākt devēju centram. Un arī izmantojot divpusējo skoču, šito limlenti, arī tika pielimēti vada, lai būtu nekarēs pa gaisu. Un tā ir palienota. Šeit laikam var redzēt tāda limlente. Un arī visam vada. Un, kā es teicu, kā krustojuma vietas nekādu izsavienojumu neveidojas.
Tādā veidā mēs veidojam terminālus, kur mēs veidojam pārēju no cilindra jau uz ārējiem vadiem, kuri tikai tālāk pieslēgti pie mērīšanas iekārtām. Tā kā šeit pienāk tie lakotie vadi no sensoriem, un tālāk jau iet parasti vadi, kuri nonāk uz DSR tipa skalņi, kas tālāk tiek pieslēgti pie mērīšanas aparatūras. Un pēc sensoru pielāgošanas paraugi tika sagatavoti transportēšanai. Mēs izmantojam papildus aptināmā plēvi. Te mēs arī varam jau redzēt ielodētus deskābus. Un, kā mēs teicam, ka bija divi veidi paraugi. Viens bija tests, kā izmantojam kā testa paraugus, lai noteiktu tos sensoru izvietojumu vietas skaitu un orientēšanu, un jau te ir mūsu eksperimentāli paraugi, kurus mēs izmantojam jau tālāk. Un, kā jau teicu, prezentācija nav liela, bet darba ziņā diezgan apjomīga, jo, teiksim, sagatavot 24 sensorus aiziet kaut kur dienu pat vairāk. Jā, un neskatu tā, ka te vēl 2 dienas tas vienkārši vēlēs. Nu, tā arī viss, paldies, varbūt kādi jautājumi. Jautājums par sensoru kalibrēšanu, vai tikai veidā tā kāda kalibrēšana, piemēram, daudz sensoru, 40, vai identiskos apstākļos, vismaz radīja. Aleksējiem Safonovam bija eksperiments, kur tika kontrolēta temperatūra, un cik tur bija 50 cilvēku? Jā, un tur atšķirības starp sensoriem bija minimāli. Un, teiksim, tur bija pat redzams, ka sensoru testēšana bija sadalīta pa daļu, pa 10 sensoriem. Un katrā tā posmā bija redzams, ka viena labāk un labāk palika rezultātā, ar ko mēs varam secināt, ka ir ļoti liela nozīme rokam un praksē, teiksim tā. Bet pašiem sensoriem tur ļoti minimālas atšķirības. Tāpēc šajā projektā tie sensori arī bija izmantoti. Un tas jau nav pirmais projekts. Nu, laika pat viss, jā. Jā, paldies. Paldies, Vitālis. Nākamais Andrejs Kovaļovs. Es atvainojos, nē, tagad man jāpastāsta par Romu. Tā. Es pastāstīšu par tagad jau mērījumiem pašiem, kuri balstās uz operacionālu modelu analīzi. Un es gan atkārtošu to, ko es stāstīju pagājušajā nedēļā savā aizstāvēšanā, bet, man liekas, vismaz jūs Vitālīgi nebijat, tad jums būs tas noderīgi ar iepazīties. Bet atkārtošu to pašu, tad operacionāla modela analīze, tas ir, tā ir modela analīze, bet tāda, kuru pielieto konstrukcijām tos operacionālos apstākļos, jeb darbā vidē. Un parasti modela analīzē, tad, kad mums ir konstrukcija, un tā tiek pielikts spēks no konstrukcijas ir atbalsts, kurš atkarīgs no masas, slāpēšanas un stinguma. Un šie konstruktīvie parametri, viņi ir proporcionāli modeliem parametriem, kas ir modāla forma, frekvence un slāpēšanas koeficients. Un šos parametrus mēs varam aprēķināt, tātad novērtēt no iegūta atbalsta. Bet
konkrēti operacionālā modela analīzē spēks nav zināms, un tāpēc tiek pieņemts, ka mums ir kaut kāds spēks, un ka tas ir nejaušs laikā, un tas ir spektrāli vienmērīgs, kas ir būtība viens un tas pats. Un tātad frekvenču apgabalā mūsu atbalsts ir reizinājums starp frekvenču raksturlīkni un to speku, kas jaudas spektrā blīvuma matrīcas veidā izskatās šādi. Un tātad, ja mēs pieņemam, ka mūsu spēks ir aptuveni 1, tad šī matrīca, spēka matrīca ir vienības matrīca, un tad viss, kas mums nepieciešams, lai tālāk novērtētu konstrukciju, ir iegūt atbalstu. Un no tā atbalsta mēs tālāk strādājam, jeb tālāk mēs varam novērtēt modālus parametrus. Kā piemērs, viena no tādām modula parametru novērtēšanas metodēm ir angliski Enhanced Frequency Domain Decomposition, EFDD, kas balstās uz singulāru vērtību dekompozīciju, singular value decomposition, un tā dekompozīcija no jaudas matricas mums dod singulārus vektorus, kas ir modālu formu novērtējums, un singulāras vērtības S, kuras ir šo modu enerģija, enerģijas sadalījums frekvenču spektrā. Singulārus vektorus mēs novērtējam, izvēloties singulārus vektorus pie rezonanses pīķa un paņemot vidējo starp visiem šiem iegūtiem singulāriem vektoriem. Pēc tam, izmantojot apgriezto Fourier transformāciju, no frekvenču raksturlīknes iegūstam impulsa atbalstu, un no tās mēs varam iegūt frekvenci, kas ir vienkārši apgrieztā vērtība no perioda, un no eksponenciālas rimšanas liknes mēs iegūstam slāpēšanas koeficientu. Un šādi te ļoti aptuveni mēs dabūjam mūs interesējošos modulus parametrus, kuri apraksta konstrukciju. Kā tas izpaužās dzīvē? Tātad, kā jau pastāstīja, mums ir testā konstrukcija, kas ir kompozīta cilindrs. Un tas ir iestiprināts uz speciāla stenda, tāpēc tam ir domātas atlokas. Cilindrs aprūkots ar 48 devējiem, piezuplēves deformācijas devējiem. Un katrs devējs, kā Vitālis teica, katrs devējs ir savienots ar sev nozīmētu ieeju datu ievādes ierīcē, kas ir parādīti pa vidu. Un visi signāli no visiem devējiem tiek ierakstīti vienlaicīgi. Viens ieraksts ir aptuveni 2-3 minūtes. Cilindru nepieciešams iesvarstīt, lai iegūtu kaut kādus atbalstus, un to mēs iesvarstam ar amuriņu. Amuriņš ir salīdzinoši miksts, viņam gals ir principā apvilks ar plasmasu, tāpēc viņš nebojā pašu cilindru. Sitam ar amuriņu pa cilindra galu. Un tas amuriņš, atšķirība no modālās analīzes, eksperimentālās modālās analīzes, tas amuriņš ir vienkārši, viņam nav spēka devēja. Ierakstītie signāli
ir impulsi, atspoguļo cilindra brīvo rimšanu, tiek iegūts, kā es teicu, ieraksts katram devējam, tad mums 48 tādi ieraksti. Šādu testu esam atkārtojuši katram cilindram, visiem 5, un to atkārtojām arī dažādām slodzēm un ar dažādiem defektiem. OMA metodes, kā es pieminēju, pieņem, ka uz konstrukciju pieliktais dinamiskais spēks ir nejaušs, spektrāli vienmērīgs, un impulsi to arī nodrošina. Varētu alternatīvi lietot, piemēram, modālo šeikeru, modālu sastītāju, bet tas būtu principā tas pats, kā lietot modālu analīzi, un mēs gribējām attiet prom no tā, tāpēc ievedām šādu te nezināmu, nekontrolējumu praktiski spēkā avotu. Tātad ir iegūti tie 48 signāli, un mēs viņus apstrādājam ar 5 metodēm, modulu parametru apstrādes metodēm. Vienu tādu ļoti īsi es apskatīju prezentācijas sākumā, kas ir Enhanced Frequency Domain Decomposition. Šī metode ir balstīta uz frekvenču apgabalu, tad vēl ir 4 metodes, kuras balstītas uz laika apgabalu, un visi viņi ir apvienoti tādā veidā Stochastic Subspace Identification. Tātad, katrā metode kā rezultātu izsniedz modālus parametrus, modulu parametru komplektu, kas sastāv jau, minēju, no frekvencēm, no formām, no slāpešanas koeficienta. Katra metode var neatpazīt kādas modes, ko atpazina cita metode, un tad mums ir šie modulu parametru komplekti savā starpā var atšķirties. Tāpēc tiek izvēlētas stabilākas modes, kuras parādās praktiski visās metodēs, vai vismaz 3 vai 4 metodēs. Tas ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi tiek veikta tā apstrāde. Un tad mēs veidojam jau mūsu rezultātu, mēs paņemam jau stabilas modes. Un no tām stabilām modām izvēlamies, mēs paņemam vidējas vērtības, no tā veidojot tādu raksturīgu modālu parametru komplektu šīm konkrētām cilindrām. Kā tas izskatās uz datora monitora, tātad šī modula parametru novērtēšana notiek programmā Artemis modulu. Un tā ir specializēta programma tieši OMA mērījumiem un datu apstrādei. Un svarīgs rīks tajā programmā ir pa vidu stabilizācijas diagramma, tā saucamā. Tātad uz tā diagramma parādā singulāro vērtību spektru, ko jūs varbūt redzat ar tādu dievu zīlu līniju funkciju augšā, kur nāk šitā. No tās var redzēt rezonanses piķus, kuri norāda uz modām. Uz diagrammas vēl klāt uz to singulāro vērtību spektru uzklājas modulu parametru novērtēšanas metožu matemātisko modeļu modes. Tad katrā metode kaut kā savādi aprēķina modulus parametrus,
pielietojot matematiskus modeļus, lai pielīdzinātu tos matematiskus modeļus pie iegūtiem eksperimentāliem datiem. Tiklīdz tie modeļu modelis ir stabilas, tas liecina par to, ka šis modelis ir tuvu realitātei, tātad to modeli mēs varam uzskatīt par reāliem modeliem parametriem. Vai to reprezentāciju, pietiekoši tuvu reprezentāciju. Operatoram, kurš strādā ar programmu, ir iespējas izvēlēties dažādus modeļus. Un tad, kad šis darbs ir paveikts, kur ekrāna apakšējā labajā stūrī ir tabula ar modeliem parametriem, frekvencēm, slabušums koeficientu un formām. Un tos mēs paņēmam jau tālākai apstrādei, kura notiek jau ārpus šīs programmas. Excelī, principā. Jā, tad es jau pieminēju, ka tad, kad mēs esam izvēlējušies stabilas modes, no tām paņēmam vidējas vērtības. Vienkārši tas ir tās modes, kuras mēs esam atpazinuši cilindriem vidējas modeļa parametru vērtības. Katrai modai ir sava forma, un te, piemēram, ir mode 1.6, kur viennieks ir vienkārši tas viens svārstības maksimuma punkts cilindra gaina asī, un šīm nolūkam ir parādīts galīga elementa modelēšanas rezultāts, tā modāla forma, lai varētu vieglāk atpazīt, vizuāli salīdzināt to, ko mēs iegūstam eksperimentāli un ko mēs sagaidām teoretiski. Tad jā, viens maksimuma punkts garināsi un 6 maksimuma punkti šķirsgriezumā. Tad šādi te apzīmējam to modu 1.6. Šie ir references stāvokļa modelē parametri, kas ir modeles pases pamats. Un tad, kad ir veikti mērījumi vēl ar pielīgtām slodzēm, vēl arī šie modālie parametri tiek salikti kopā, un tas veido jau pilnu modālu pasi. Un vienkārši pieminēt, ka šo te sistēmu, SHM mērīšanas sistēmu, mēs pielietojam ne tikai cilindriem, bet pēc tam jau projektā beigās vēl pārbaudījām to uz lapstiņas, helikoptera lapstiņas, iegūstot arī viņas modeļu parametrus. Tātad, secinot, operacionāla modela analīze, tā ir vibrācijas metode konstrukcijas modela parametru atpazīšanai bez zināma ierosmes spēka. Un OMA metode tika pielietota kompozīta cilindru modulu parametru atpazīšanai un tika veikta tādas konstrukcijas cilindra identifikācija. Tātad modālie parametri, references stāvokļi, kas ir modeles pases pamats. Tas būtu viss no manas puses. Jā, paldies par uzmanību. Varbūt ir kādi jautājumi. Jā. Taisni par to ierosināšanu. OMAS jēga viss ir, ka mēs testējam operacionālus apstākļus, to mēs zinām. Un kāpēc ir tieši izvēlēt šādu metodu ierosināt svārstības, kas ir tā kā impulsi regulāros attālumos, vai tas kaut kā reālos apstākļos arī ir reāls ierosināšanas veids, vai vēl galā droši vien, ka mērķi būtu testēt priekš reāliem apstākļiem. Jā. Mans jautājums, kāpēc izvēlēts šāds ierosināšanas? Jā. Tas, ka impulsi vizuāli redzam diezgan regulāri un ar lielu laika atstarpi, tam nav speciālas nozīmes. Konkrēti šim testam bija šādi sitieni.
Iepriekš es, piemēram, biju arī sitis ātri un nejauši un bez gaidīšanas vienkārši sitot ātri. Un pat no laika ieraksta nebija redzams, nevarēja īsti atšķirt, atpazīt atsevišķus impulsus. Šeit tas tā tika darīts, bet rezultātā vienalga tāpat ir iespēja dabūt to atbalstu un strādāt ar to un dabūt modelos parametrus no Artemis. Ja, tad sanāk, ka tas OMA priekšnosacījums izpildās. Tas komentārs par vai tas reāli, nereāli. Jā, tas nav īpaši ļoti raksturīgs dabai kaut kāds ierosmes spēks. Tam es piekrītu. Tas bija, šis ir tikai eksperiments. Būtu, tikai ja konstrukcija tiek iesvarstīta ar soļošanu, kuram, tas soļu troksnis ir arī tā ierosme un ja tā ir kaut kāda konstrukcija, pa kuru var staigāt cilvēki. Tam būtu līdzīgs spektrs. Jā. Tā viņš ir pamēģinājums. Nē. Mums bija vēl eksperiments ar cauruļvadu sistēmu. Un tur bija reāli, teiksim, kādos, 35 metri varbūt no šosejas bija tā sistēma izvietot un varēja ierakstos atpazīt garām braucošā transporta ietekmi uz to sistēmu. Tur gan, tas spēks nebija tāds. To, ka šādi var korekti noteikt modālos parametrus. Nē, tā tiešām var. Tikai šāda ierosme pēc būtības vairāk ir EMAS ierosme. Un domāju, kad veic OMAS testus, tas cenšas, tomēr, aiziet to ierosme vairāk haotisku. Tā parasti es. Jā, es pilnīgi piekrītu. Laikam, Denis neminēja, bet citi nebija veikti dažādos virzienos, vietās, dažādu spēku. Bija noteikts tikai maksimālais spēks, ko mēs nevaram pārsniegt, jo tur aparatūra bija overloads. Principā sitām mēs šajā virzienā, no apakšas un zem leņķi, un pa riņķi. Tā kā tāda nejaušība bija. Jā, paldies. Jā, lūdzu. Man vēl ir jautājums par šo laika diagrammu. Šeit atkārtotie impulsi, vai tas ir rezultāts, kā pēc aptuveni 30 sekundēm atkārtotais uzsitiens vai? Jā. Mūsu kolēģis gaidīja, kamēr, principā gribēja pārbaudīt, panākt pilnīgi tīrus impulsus un strādāt ar tiem. Atkal, kas nav nepareizi, bet šādi izvēlējies šoreiz tā. Jā, Denis jautājums, kāpēc neizmantoja āmuru ar dēvēju slogas? Tīri salīdzināšana izmantot. Tīri salīdzināšana. Ja tu izmantoja āmuru, tad varēja arī ierakstīt signālu. Tā ir pareizi. Man liekas, pirmkārt, tas ir papildus darbiņš. Jā, un šī mērķim tas, mēs tomēr izvēlējamies, mēs netērēsim tam laiku. Lieta tāda, ka šādi testi, šādi salīdzinājumi starp OMA un EMA tika veikti konkrēti helikopteru lapstiņām, kas bija manā darbā, promocijas darbā, tas bija iepriekš darīts. Un tā kā atkārtot to pašu, laikam ne šoreiz. Es varētu iebilst, ka šo dati varētu iedot kādam studentam, bakalauram vai maģistram, patrenēties, kas tālāk mums palīdzētu pēc tam palaists garām.
Pareizi, jā. Bet vēl jautājumi? Tad, tagad pie Andreja un galima elementu analīzi. Vēl tikas, vēl Andrejs un Rims. Viņš tā šeit ir? Jā, Tā, labdien, mani sauc Andrijs Kovaļovs. Un manas temas prezentācija būtu cilindru modeli parametri, salīdzinājums starp skaitliskiem un eksperimentāliem datiem. Šeit jūs varat redzēt pirmais prototips vai pilotu cilindrs, kas bija izgatavots, un izmantoju šo dati, kas man bija no eksperimentāliem. Es mēģināju taisīt galva elementu modelis. Principā situācija ir tāda, ka, lai izveidot galva elementu modelis, man vajag, protams, zināt materiāla īpašības. Ja mums ir kompozīta materiāls, mums ir 6 parametri. Tas ir ļoti sarežģīta darba, lai notiek visi parametri, bet vēl ir nesagrošie metodi, izmantoja dinamiski parametri. Mēs ļoti bieži viņu izmantojam, lai notiek materiāla īpašības kompozīta materiālam. Kā piemērs, šeit jūs varat redzēt, ja no sākuma vajag veikt eksperiments mūsu gadījumā kompozīta materiālam, varbūt tas ir plātne vai sija, mēs varam noteikt pašvārstības formas un frekvences, un pēc tam izmantojam galva elementu metodu, mūsu gadījumā tā ir programma. No sākuma mēs varam taisīt eksperimentālais plāns, kuru mēs varam domāt, cik apmēram jābūt, kur ir robežas, cik tur jābūt apmēram materiāla īpašības. Pēc tam taisīt eksperimenti katra punktu plāna un izpildīt apraksimāciju un izmantoja šo dati, kas ir no galva elementu metodiem un no eksperimenta, mēs varam noteikt materiāla īpašības. Šajā gadījumā tiek izgatavots bija ne tikai kompozīta, bet vēl bija plātne. Izmantoju šo plātni, mums bija iespējams notikt materiāla īpašības. Šeit jūs varat redzēt, ka, principā stāstums bija par to, ka šeit ir 8 slāņas, plus minus 45 grādi. Šeit jūs varat redzēt, kā izskatās galva elementu modelis. Mums ir kompozīta plātne, šeit ir finēres. Un pirms rēķiniem vajag obligāti izpildīt konvergenci. Konvergence tas ir svarīgi, jo vajag noteikt, cik jābūt katra elementa izmērs. Kā piemērs, vai 5 mm šeit ir izmērs, mums būs plātums augsnes, vai 10, vai 15, vai 20. Pirmkārt, kāpēc vajag to izdarīt? Es gribu atgādināt, kā no sākuma mēs varam samazināt laiku aprēķiniem. Otrkārt, šeit mēs varam pārbaudīt pašvārstības formas. Jūs varat redzēt, kā piemērs, kas man bija 5 un 10 mm, man ir jau 11 šeit frekvence, šeit ir vienas formas, pēc tam formas mainās. Kad formas mainās, kas man ir liels elements. Šajā gadījumā es varu paaugstināt aprēķinām laiks, bet cita veidā es varu pazudīt savu rezultātu skaitlisko, tā precizitāte. Kā piemērs, šeit jūs varat redzēt atšķirība, šeit bija jau arī atšķirība. Šajā gadījumā vajag no sākuma taisīt konvergenci, izvēlēt, cik būs viena elementa izmērs, un pēc tam veikt skaitliskais eksperiments. Šeit jūs varat redzēt, kad mums bija pirmais pilotu cilindrs. Šeit jūs varat redzēt, man ir skaitliskais rezultāts no ANSYS programmai. Šeit jūs varat redzēt ar ķēmes modeli un principā rezultāti. Rezultāti kaut kur atšķirās ar frekvencēm. Šeit es izmantoju materiāla īpašības, ko es dabūju no skaitliskā, numeriskā eksperimentāla metoda. Tā.
Un vēl šo modelis mēs izmantojam, mums bija ideja vēl noteikt optimālu sensoru izvietošanas vietu. Šeit jūs varat redzēt, ka piemērs mums tas nav cilindrs, viņš kā plakana virsmā, tas ir viena no modiem, un šeit jūs varat redzēt, tā man palīdzēja Sandrs, šeit jūs varat redzēt, kur principā vislabākie vietas, kur var novietot sensori. Tas bija viena no tiem, to, ko vajag izdarīt, bet principā jūs varat redzēt, ka mūsu kolēģi izmantoja savu pieredzi, viņi izmantoja sekošu sensoram schēmu, kur viņi jābūt, lai noteikt frekvences, pašvaldības frekvences un formas. Un nākamais solis mums šeit vajag bija noteikt, un pirmkārt mana gadījumā vajag bija noteikt un salīdzināt rezultāti pašvaldības frekvences un formas. Mūsu gadījumā ir cilindrs un mums ir slodze. Šeit tas ir stiepa slodze. Šajā gadījumā, kur stiepa slodze ir izmantota grozījumā, un teoretiski mēs zinām, mums ir stiepa, tad konstrukcija frekvences paaugstinās. Ja mums ir spiede, tad šajā gadījumā frekvences samazinās. No sākumā, lai to pārbaudīt, tiek izgatavota kompozīcija 0,5 metri, jūs varat redzēt izmēri, un, protams, vajag noteikt no sākuma materiāla īpašības. Atkal, izmantojot skaitlisku eksperimentālu metodi, man bija iespējams noteikt šo materiāla īpašības. Šeit jūs varat redzēt, cik ir materiāla īpašības. Protams, lai pārbaudīt, vai pareizi vai ne šo materiāla īpašības, jūs varat redzēt, es paņemu šo materiāla īpašības, ievadīju uz galu elementu modeli, un šeit jūs varat redzēt rezultātu. Ir redzams, starpība starp eksperimentāliem un skaitliskiem rezultātiem ir mazāk nekā 2,3%. Pēc tam mēs izmantojam šo sīvu, lai apskatīt teorētiskai aspekts, vai būs vai nebūs, mēs varam pielikt stiepa slodze, un būs vai nebūs, vai frekvence aug vai ne. Kā jūs varat redzēt, šeit mēs izmantojam arī Polytech iekārta. Pirmā gadījumā mēs izmantojam Polytech iekārti, lai noteikt plātnēm frekvences un pašvaldības frekvences un formas. Un šeit mēs arī izmantojam šo Polytech iekārti, lai noteikt formas un frekvences. Un šeit jūs varat redzēt, Tā, piemērs, man ir slodze 420 newtons, šeit ir viena frekvence, pēc tam 890 otra frekvence. Principā jūs varat redzēt, man bija 5 pirmas lietas frekvences, jūs varat redzēt, ka principā, to, kas ir principā literatūra, frekvences aug. Principā interesanti, ka literatūra tas viss ir, bet ļoti grūti atrast materiāli kaut kur literatūra. Principā visi tikai pētumi par noturību vai par spiedi, bet principā ļoti maz materiālus, kur ir eksperimenti ar tāds materiāliem, kas būs, kā mainās frekvences. Šajā gadā mums bija plus minus 45 grādi šķiedras, tāpat kā cilindra, un sakarā to es taisu šo eksperimentu, lai pārbaudītu, būs man vai aug vai ne. Un, protams, šo datu es salīdzināju, izmantoju gala elementu programmu ANSYS, tas ir vajadzīgi ne tikai pārbaudīt pareizi vai ne. Šeit jūs varat redzēt, man ir no Polytech, tas ir no ANSYS datorprogramma, arī Polytech ANSYS datorprogramma, 5 pirmas formas. Tas ir svarīgi vēl vai metodoloģijā, kā pareizi rēķināt. Jo šeit man ir tikai, man vajag noteikt pašvaldības frekvenci, bet man vajag pielikt slodze, izpildīt vienu tur apricinu, pēc tam vēl otru vajag izpildīt apricinu. Un šajā gadījumā man bija metodoloģija, kā apricināt šo kompozītu plātņu.
lai iegūtu šo rezultātu un formas, un pēc tam jūs varat redzēt salīdzinājumus. Nu, principā, jūs varat redzēt, mums kaut kur nedaudz nesakrīt, nu, tur bija apmēram 10%. Nu, man liekas, tas bija sakarā ar to, ka tur, kur ir žogli un tur, kur ir materiāls, bija neliela slīdešana. Tā, nu, principā, mēs varam redzēt tendencu. Tā, eksperimentiem frekvences aug, ja mums ir galva elementu metode, arī viss ir aug. Un tā, nākamais solis, mums ir 5 cilindri. 5 cilindri. Un, protams, man vajag bija arī paņemt vienu no cilindriem, pielikt slodze, stiepa slodze un apskatīt, vai sakrit vai nesakrit rezultāti. Un šeit, par ko es gribu jums pasakīt, jūs redzat, ka cilindram bija nelieli defekti. Un šeit es izmantoju šo skaitlisko eksperimentālo metodi, lai noteiktu materiāla īpašības jau no konstrukcija. No sākuma, izmantoju šo skaitlisko metodi, es pārbaudīju, man bija skaitliskais eksperiments, nu kā piemērs. Es izvēlēju kāds materiāla īpašības, ievadīju, man ir modelis, rēķināju, un pēc tam būšu domāt, es neko nezinu, man ir tikai frekvences, nu, vajag visu atkārtot. Atkal paņemt plāns, rēķināt, salīdzināt rezultātu, principā tas ir skaitliskais rezultāts. Un ir 2 varianti. Vai viens variants, kā piemērs, viena gala ir fiksēta, otrais variants, kāds 2 galas, viņas ir brīvas. Un jūs varat redzēt, izmantoju šo skaitlisko metodi, man bija iespējams, un es neizmantoju sīru, man bija konstrukcija cilindrs. Jūs varat redzēt, cik man bija no skaitliska eksperimenta, cik man bija iespējams iegūt šo dati. Un ja, principā, viņi ir līdzīgi, vai pirmā gada un otrā gadījuma, un ja salīdzināt, ka piemērs vajag pēc tam paņemt šo dati un ievadīt uz galda elementu modeli, tad jūs varat redzēt, ja salīdzināt eksperimentāli, nu tā skaitliskā eksperimentāli metods un skaitliskais metods, jūs varat redzēt ļoti maza atšķirība. Un šo metodu es paņemu, lai pēc tam noteikti materiāla īpašības, kompozīta materiāla īpašības, sakarā ar to, ka man ļoti svarīgi redzēt, kas notiek ar konstrukciju, cilindram. Ir zināms rezultāti visiem 5 cilindriem. Un šeit jūs varat redzēt, ko es dabūju. Ja man būs galva elementu modelis, ja es izmantošu šo metodi, skaitlisko eksperimentālu, es varu iegūt visi 6 parametri. Atšķirības starp viņiem neliela, ir tikai problēma bija ar pirmo cilindru. Principā tur bija viena formas nesakrīts, bet principā reāli, ja mēs apskatīsim visi 5 cilindri, viņi visam ir līdzīgi materiālas īpašības. Un šeit, kā piemērs, jūs varat redzēt, to, ka jums es stāstu, man vajag salīdzināt eksperimentālie frekvences un no skaitliskiem metodiem, pēc tam, kad es dabūju šo rezultātu. Šeit jūs varat redzēt, principā, kad man ir lieta atšķirība, un principā lielas atšķirības bija šeit viena forma, ja? Bet principā visiem citiem atšķirība nav tik liela, un sakarā ar to es padomāju, es varu izvēlēt vienu no cilindriem, lai rēķinātu, kā ietekmē stiepa slodze uz frekvenci. Tā, šeit jūs varat redzēt, vēl es gribu atgādināt, kā man ir konstrukcija, šeit ir grozījums. Tur bija betona kubiņas, man liekas, ja? Un šeit bija tāds ideja. Tur bija 1 kubiks, 2, 3, un jūs varat redzēt, šo sakarā to, mēs zinām, cik ir svars, mēs varam noteikt slodzi, ja? Un pirmā slodze 167, tas bija kopā ar grozumu. Un otrais variants, kā pareizi modeli. Varbūt es varu paņemt modelis ar grozumu. Šai gadījumā man vajag zināt svars kopais. Vai cits variants, ja es zinu, cik man ir slodze, es varu pielikt šo slodzi. Un vēl ir viens variants, tas ir papildināta man bija, ja pielikt slodze ne centra, bet varbūt ja centra, viņš arī ietekmē uz manu rezultātu. Šeit, kur ir konturs, bija pielikta slodze, un kas tur notiek. Ot kā piemērs, pirmkārt vajag bija pārbaudīt, vai viss ir pareizi vai ne, ja? Varbūt man atšķirās, vai pareizi man bija aprēķins
šeit, kur ir svārs, kur ir slodze. Un, principā, visam trim modelim es pārbaudīju, ja man ir pārvietojums, ja man ir slodze, viņam visam ir viens rezultāts. Nu, tas nozīmē, ka man bija pareizi noteikti svārs un slodze. Nu, katra gadījumā, kad mums bija eksperiments. Tālāk. Ot, es izvēlu no sākuma pirmais variants. Es zinu slodzi. Šeit pirmais variants, tas otrais variants. Šeit jūs varat redzēt, tās man ir formas. Šeit ir, kāda ir pirmā forma, cik ir frekvence, cik ir nosākuma frekvence, cik ir pēdējā frekvence. Šeit jūs varat redzēt, principā atšķirība ir ļoti maza. Kad mēs apskatījām sīvu, tur bija vairāk nekā 50%. Šeit, principā, ļoti maza. Ja apskatīt šeit otrā tabula procentuāli, ja salīdzināt, cik man bija, kad bija 167 un frekvence, un kad mums bija pēdējais rezultāts, 0,64. Tas ir pirmā frekvence, un jūs varat redzēt kaut kur 1,75. Ja apskatīt šo diagrammu, principā mēs varam redzēt, šeit man ir visas formas, kas ir sakrīt. Šeit pirmais variants, otrais variants, viņam visiem sakrīts šo rezultātu, sakrīts frekvences, un principā, ja apskatīt tikai procentāli rezultāts, mēs varam redzēt, ka tāpat kā ir teorija, atkarīgi no tā, cik ir slodze, mums frekvences aug. Vēl viens variants, varbūt izvēlēt citu variantu, ja? Izmantot tikai svaru. Nu, šeit ir tāda situācija. Atkal jūs varat pirmkārt redzēt atšķirības starp frekvencēm. Visas galvenas frekvences, kas šeit ir, kas bija šeit, ja? Principā viņi sakrīt. Jūs varat redzēt šeit frekvences, šeit. Arī man ir arī frekvences aug, tikai problēma šeit bija tāds, ka bija ļoti daudz frekvences, kuru es redzu, kā mainās formas tur, kur man ir stropa, ja? Un bija tikai šeit problēma ar lieci, tā ir pirmā frekvence liece. Šai gadījumā jūs varat redzēt, šeit strādā viņa visa kā konstrukcija, protams, šeit svars ir lielāk, un mana gadījumā šeit mainās viss citādāk bija. Mana gadījumā šeit, ja paaugstināt slodze, tad šai gadījumā frekvence man samazinās. Bet tas bija tikai vienai formai. Kā piemērs, ja mēs apskatīsim visi trīs modeli, kā variants, kad ir pēdējā slodze, bija vairāk nekā 4000 newtons. Šeit jūs varat redzēt galvenas formas, un cik ir rezultāts. Tā ir A, B un C. Jūs varat redzēt, principā rezultāti ir līdzīgi. Principā no viena puses mēs varam izvēlēt jebkuru modelis un izmantot maniem aprēķiniem. Un principā pēdējais slaids. Šeit ir tāda situācija, kuru varbūt būs daudz jautājumu. Situācija ir tāda. Es jums parādīju, principā mēs zinām, ja mums ir teoretiskais aspekts, kā paaugstinās slodze, paaugstinās frekvences, galvenotu metodu mums parādīja, ja? Bet, kad bija eksperiments, šeit jūs varat redzēt. Kad bija eksperiments, bija formas, kur bija, ja, atkarīgi no slodzēm, frekvences aug, bet daudz no viņam samazinās. Un bija interesanti, ka tas bija diagramma visiem 5 cilindriem. Nu, šajā gadījumā mēs arī par to domājam, kāpēc tas atšķirība. Ja? Nu, viens no variantiem, ka mēs domājam, varbūt kaut kas ar šo eksperimentu varbūt ietekmē šis faktors. Mums ir stends, jā, viens no variantiem. Ja? Nu, principā, kaut kas ir, bija varbūt eksperimenta. Jo jūs redzat, ja mēs pārbaudīsim parastu sīju, viss atbilst mūsu teoretiskiem aspektiem, šeit arī viss atbilst teoretiskiem aspektiem, bet kāds ir tāds, kaut kas notika eksperimenta laikā. Bet ļoti interesanti, kā jums teicu, bija viena tendence visiem 5 cilindriem. Tas nav bija, kā piemērs, vienam cilindram aug, otram krīt, tas nozīmē, ka ir problēma ar cilindru. Bet šajā gadam visam 5. Nu, un principā,
Tā, visi šo dati tiek atspoguļoti uz konferences. Mums bija tā, to, ko es mums parādīju. Tā, jautājumā. Man ir jautājums. Jā. Kādā diapazonā no nespējas tā cilindra ticis testēts, tā pieliktā slodze, salīdzinoši ar materiālu darbību, kurā vietā tas ir? Es pats netaisīju šo eksperimentu. Man bija skaidrs. Sākumā pārbaudīja, kāds ir tas limits, līdz kuram varētu vispār slogot cilindru. Un es tagad neceros, kā tie eksperimenti veikti, bet principā maksimālā slodze, kas ir parādīta, tie gandrīz 5000 newtoni, 500 kilogrami, ir vēl lineārā apgabalā. Okay. Jā, mēs, protams, mēs padomājam, lai neaizietu elastīgajā. Tas ir, otrādi. Jā. Tā kā, jā. Ļoti stingrs cilindrs. Viņš Tā interesi pēc. Šeit ir konstruktīvi ierobežojumi. Atkal parādīts gros tikai ar 2 klučiem, tur kluči bija līdz pašā augšā. Tas bija maksimāls, ko mēs varējām piepast arī šeit. Tas trenežu zāles apiļās, tās lielās, jūs vairāk varētu Tur vietas vienkārši nebija. Mēs līdz tam cilindram vēl aizgājām. Tur bija sabāsts. Metāli vajadzēja, tad mazāk aizgājām. Jā, bet skaidrs, tad šie rezultāti ir elastīgajā diapazonā iegūt. Jā. Šī darbība. Jo. Man vēl jautājums. Kāpēc jūs saprotat tikai stiepes gadījumi? Tas saistīts ar kādiem eksploatācijas apstākļiem šādā tipā konstrukcijā. Kāpēc spiedi? Kāpēc spiedi nebija? Principā, jā, arī kā to nosaukt šo te, no sāniem ieliktais spēks, kas būtu arī labi pārbaudīts, bet tīri tehniski, mēs neatradām veidu, kā eksperimentu uztaisīt tā, lai tas viss atdarinātu pirmkārt teoriju, lai mums neradītos kaut kādi papildus faktori, kurus mēs nekādi nevaram ietekmēt. Tieši stiprināt to cilindru, kā pareizi pielikt to speku, lai tur nerodas nekas neļūkājas. Tieši tehniski mēs nezinām, kā to atrisināt. Šitais bija daudz realizējumāks. Jā. Labi, paldies, Andrijs. Tagad Rimas pastāstīs par bojājumu un atpazīšanu. Labdien, esam klātsošie. Mans vārds ir Rimas Enelūkštis, un es jums pastāstīšu par bojājumu novērtējumu algoritmu šajā projektā. Šo prezentāciju esmu nosaucis statistiskais novērtējums, kompozītu materiālu čaulu konstrukciju, operacionālā modelā parametru jūtībai uz bojājumu un statistisko slodzi. Es arī apskatīšu. Tātad mērķis šai prezentācijai sniegt tieši ieskatu algoritmā, kas ir izstrādāts ar mērķi detektēt bojājumu un tieši ne tikai detektēt to pašu faktu, ka ir bojājums, bet arī progresējušos bojājumu līmeņus un tāpat arī progresējušo statistisko slodzi. Un algoritms balstās uz operacionālo modālo parametru, kuriem Denis jau stāstīja, tas ir frekvencēm, svārstības lāpēšanas parametriem un pašu formu skatiskām izmaiņām. Un tā motivācija ir tāda, ka operacionāla modālai parametri arī literatūrā ļoti plaši tas apskatīts, ka viņi ir principā
jutīgi rada bojājumu slodzi, un tāpēc ir arī salīdzinoši vienkārši ir iegūstami, tāpēc mēs izmantojam tieši šādus te parametrus, lai izveidot algoritmu. Jā, tad, kā arī Denis minēja, ka apskatīt kopumā 3 konstruktīvi stāvokļi. Pirmais ir references stāvoklis, kurā tika iegūši visi modeli parametri. Tad ir otrais stāvoklis ir bojātais stāvoklis, ja, tad tika izurti caurumi cilindros ar 5 pieaugušām diametru vērtībām, tad 4 mm, 8 mm, 16, 24, 32 mm. Un statiskās slodzes stāvoklis, tātad, ja, kā jau Andrejs tikko pastāstīja, šajā algoritmā es izmantoju slodzes 100 N, 252 N, 600 N, 966 N, 1150 N. Ja. Šajās bildēs parādīts, tātad, kā tas izskatās, tātad bojātais stāvoklis, tad ir caurumiņš izurts cilindrā, un tātad slodze arī, kā Andrejs minēja, tad ir piekārts grozs, kur bija ielikt svari. Ja. Tas par pašu algoritmu, iegūstot visus šos modālos parametrus, ja, es apskatīju konkrēti 4 metodas no tām, par kurām Denis stāstīja savā prezentācijā. Jo iemesls ir tāds, ka es neapskatīju 5. Tas bija tas Enhanced Frequency Domain Decomposition, tāpēc, ka pētot tās modālo parametru vērtības, konstatēja, ka gan svārstības zišanas parametriem, gan frekvencēm ir salīdzinoši liela izkliede attiecībā pret šīm pārējām 4 SSI metodēm, bet tāpēc tika izlēmts paturēt no tām 5 šīs 4 SSI metodas, tām visām šīm 4 variācijām. Tad no šiem visiem parametriem tika izveidota tā sauktā modālā matrica, kurā tika organizētas visi šie parametri. Tā sastāv no faktiski visiem kolonas ir visi modāli parametri, tad frekvence, dzišanas parametri un visas pārējās brīvības pakāpes, kas bija cilindram, tātad no sensoriem, pārvietojumi. Tad par X pie Y kasi un rotācijas par X pie Y kasi. Tas ir tas, ko izdod Artemis programma. Rindas šai matricē bija novērojumi, parametri novērojumi no visām 4 metodēm, un pie tam katrs mērījums tika veikts 3 reizes. Tātad sanāk, ka katram stāvoklim mums ir 12. Jā, tātad 3 reizes 4 mums ir 12 novērojumi, ir 4 metodas un 3 reizes tika veikts mērījums. Un katram stāvoklim 12. Tātad referencei 4 mm bojam 12, 8 mm bojam 12 novērojumi un tā tālāk. Jā, un katrai slodze arī 12. To es šos te visu parametru organizācijas nosauc par modālo matricu, ar kur tālāk mēs strādājam algoritmā. Kas tiek tālāk darīts? Tālāk tiek aprēķināta tā sauktā Eklīda distance. Eklīda distance tiek rēķināta katrai rindai no šīs te modālās matricas. Un Eklīda distance faktiski, vispārīgā gadījumā tā ir vektora otrā norma, vektora moduls, tātad zem kvadrāta saknes vektora koordinātas. Vektoru koordinātu kvadrāti tiek saskaitīti, ja, bet šajā gadījumā mums ir kopā sanāk 158 plus 260 pazīmes vai prediktori, ja, tad sanāk mums ir, tā kā n ir 160 vērtības, ja. Tā mēs iegūstam šo te Eklīda distanci, un te parādīs, teiksim, pirmajam cilindram, kā piemērs, kā tas izskatās, ja, ar krāsainām bumbiņām atlikti dažādiem konstruktīviem stāvokļiem šīs Eklīda distances vērtības. Ja. Horizontālā līnija apzīmē pie vidējā references stāvokļa. Kāds tas ir vidējā references stāvokļa šīs vērtības? Un mēs redzam tādu izkliedi, gan virs, diezgan lielu izkliedi, ja, tātad gan virs, gan zem tās. Tātad mums ir pie kaut kādiem konstruktīviem stāvokļiem mums ir ļoti zemes Eklīda distances vērtības un pie kaut kādiem ļoti augsts. Ja. Un tad tālāk, ko mēs darām, mēs apskatām novirzes, Eklīda distances novirzes no šīs sliekšņu vērtības, no šīs melnās līnijas. Mēs aprēķinām absolūtās relatīvās novirzes pret referenci, ja, katram stāvoklim pēc šīs formulas mēs aprēķinām. Ja. Un tālāk mēs pret referenci, bet attiecībā pret katru no 12 references šiem te punktu novērojumiem. Ja.
Tāpēc mēs sanāk kaut kādu statistiku pēc tam izveidot, mums diezgan daudz. Ja? Mums ir 12 kvadrātā 144 faktiski mērījuma punkti katram no šiem stāvokļiem, ja? Kas ir šeit. Un šeit ir tātad rezultāts sadalīt divās daļās. Rezultāts pa kreisi ir tieši attiecībās bojājumi, un rezultāts pa labi attiecībā uz statistisko slogu. Ja? Šie ir tā sauktie kastu grafiki, kas parāda šīs te vērtības statistiku, ja, tātad relatīvās absolūtās novirzes. Un, ja kāds pazīstams kastu grafikiem, es īsumā varu atgādināt, tātad kastu grafiks ir kompakts veikts, kā ilustrēt aprakstošās statistikas, ja. Piemēram, šeit ir tāda kā kastīte, šeit viducī ir horizontāla līnija, tā ir mediāna, ja. Šeit te nogriežņi ir maksimāla vērtība, minimāla vērtība, apakšējā zilā līnija ir pirmā kvantile, augšējā zilā līnija ir trešā kvantile, mediāna ir, kā otrā kvantile, ja. Un tad vēl šeit ir matlabās to darījumu, tur tāda opcija izvēlēties šādas te ap mediānu, ka tiks attēlots tāds ietonēts apgabals zilā krāsā, varbūt jūs redzat. Un tas apgabals ir vajadzīgs, lai noteiktu, vai piemēram, kaut kādām blakus esošiem kastu grafikiem tās mediānas var būt salīdzinoši tuvu, bet mēs nezinām, vai, teiksim, šie rezultāti ir statistiski atšķirīgi vai nav statistiski atšķirīgi. Tad, ja gadījumā mediānas, ja gadījumā pārklājas šie apgabali ar mediānām, šie ietonē, tas nozīmē, ka statistiski būtiski neatšķirās, ja šīs te vērtības, ja pēc statistikas. Lūk, šeit es ar Y šajā formulās attēlotos šos te konstrukcijas stāvokļus pie zināma references stāvokļa. Ja. Lūk, tālāk, ko mēs daram, mēs cenšamies tālāk izveidot kaut kādus modeļus, balstoties uz šīm te statistikām no kastu grafikiem. Konkrēti mēs tālāk izvelkam ārā no kastu grafikiem šīs te mediānu vērtības, šīs te zilās līnijas. Kāpēc mediāna vērtības vispār nevis vidējās vērtības, kā vispār bieži vien kaut kādā statistiskās apstrādēs darīts, tāpēc, ka mediānas ir robustas statistikas, nozīmē, viņas nav tik jutīgas pret izlecējiem, ja, kas var, principā, ietekmēt, novirzīt kaut kādā veidā rezultātus, ko mēs iegūstam. Tātad tālāk mēs ņemam mediānu vērtības katram stāvoklim, ja, un principā mēs skatāmies, kā šī mediāna vērtība, kāda viņa ir atkarībā no bojājuma progresējošā stāvokļa vai no slodzes progresējošā stāvokļa. Tad mēs cenšamies tādus tā kā, sākumā mēģinām tādus kā lineārus modeļus veidot, ja, kur mēs cenšamies mediānu aproksimēt ar lineāru funkciju, ja, šādā veidā, kur ir YD un YL būs šie te konstruktīvas stāvokļi atbilstoši bojājuma slodzei, AD, AL, DBL būs aproksimācijas koeficienti. Tad būs virziena koeficients un brīvais loceklis. Tālāk nākamais etaps algoritmā ir tāds, ka mēs zinām no frekvenču atbildes funkcijām, ja, tātad visas modas nav līdzvērtīgas, ja kāda moda būs, teiksim, kādai modai būs lielāka ietekme, kādai modai būs mazāka ietekme, ja. To mēs redzam pēc modālām amplitūdām. Un tad šajā algoritmā bija tāds solis, ka mēs cenšamies šos te kaut kādā veidā ievērtēt to, ka ir dažādas modu amplitūdas. Ja? Un ar šo ievērtēšanu mēs veicam ieviešot tādus svaru koeficientus WT, no vārda weight angliski pēc WT. Un tas vienkārši mēs svēram šīs te amplitūdas pret konkrētai modai, ja, kur M ir kopējais modu skaits, kas ir apskatīts, ja, un I ir, teiksim, tekošā moda. Tātad tekošās modas svars ir tekošās modas amplitūda pret sumāru amplitūdu visām pārējām modām. Ja, un tad tie svari visi summējas līdz vieniniekam, ja, tad kopējais var summa ir vieninieks. Jā, un šeit grafikā parādīts, kā faktiski šis ir iegūts no šīm te kastu grafiku mediānām, ja, un kā šie te lineārie modeļi, kas šeit, kas minēja no mediānām, ja, kā viņi izskatās, teiksim. Un zilā līnija ir tāda aproksimācija, redzam, ka
statiskās slodzes gadījumā viņi diezgan tuva lineārai, un bojājuma gadījumā viņi nav tik tuvu, bet tas arī kā kurai modelē. Un tālāk, ko mēs darām tālāk, nākamais solis bija tāds, ka zināms, ka, piemēram, mēs svarīgi apskatīt vairākas modes, nevis tikai vienu, ja? Piemēram, cita mode var sniegt vairāk informācijas par bojājumu, ja? Atkarībā no bojājuma atrašanās vietas, jo kādai modē tur būtu mezglu punkts, ja? Tad kāda nulles amplitūda, citai modē tur būtu maksimāla amplitūda, jo tā tālāk. Tāpēc svarīgi apskatīt vairākas modes. Tas dod savstarpēji papildinošu informāciju. Bet var gadīties, ka, piemēram, ja mēs saskaitam visas modes kopā, varbūt tādas modes, kuras, piemēram, var dot kaut kādu, tā teikt, ieguldījumu ar mīnuszīmi. Tāpēc tika apsvērta tāda doma šajā algoritmā, ka mēs varētu apskatīt visas iespējamās kombinācijas, kādās mēs varam izvēlēties tās modes, cik mums ir izvēlēts šajā algoritmā. Ja? Un tas tiek darīts pēc kombinātori, kas ir tāda kombinācija formula. C no M pa K, ja, tātad aprēķinās šādu. Tad mēs, principā, tā doma ir tāda, mēs skatām, piemēram, mums ir 10 modes, ja mēs apskatām 8 modes, un tad cik kombinācijas mēs varam paņemt, piemēram, 2 modes no tām 3 modes, sasumēt kopā 3 modes, 4 modes un tā tālāk. Ja, un tad, ko mēs faktiski summējam? Mēs summējam šīs te vērtības, tātad šis te lineārais modelis sākotnējais, bet ar svara koeficientu WI, ja, tad gan slodzē, gan bojājumam, un skatāmies R kvadrātā vērtība. R kvadrātāts ir determinācijas koeficients, tas faktiski parāda, cik efektīvs, cik labi strādā mūsu lineārais regresijas modelis. Ja tas būtībā, tīri formāli, tas paskaidro, kādu daļu no variances izskaidro šis modelis, ja kādu daļu no datu izkliedes apraksta šis modelis. Tad, jo labāks ir kvadrātā, jo augstāks ir kvadrātā, jo labāk, ja, tad maksimāla vērtība ir 1. Un šeit grafikā pa labi mēs redzam ar zilā krāsā ar bojājumu, zaļā krāsā ar slodzi. Šis konkrēti vienam cilindram, ja, rezultāts. Un šeit uz X as ir, cik mēs modes apskatām dažādās kombinācijās. Ja? Tad zilā un zaļā līnija, tas ir R kvadrātā vērtība, tad viņas redzams, ka viņas palielinās, bojājuma vērtība viņa kaut konverģēs kaut kādu skaitli, ja? Tas nozīmē, ka viņa būtiski vairāk nepalielinās, ja? Tad stabilizēs uz kaut kādu vērtību. Zaļā gadījumā, tāds slodzes gadījumā pieaug. Ja? Un dispersīva izkliede, kas ir šis te ietonētais arguments, mēs redzam, ka mēs būtībā apskatot vairāk kombinācijas no vairākām modām, tā dispersijas reģions sašaurinās, ja, tā nenoteiktība samazinās. Lūk, kāda ir secinājuma? Secinājumi ir izveidots algoritms ar šo te kompozītu materiālu, čalu konstrukciju, tālāk monitoringu tieši bojājuma un statiskās slodzes progresē ar monitoringu. Ne tikai mēs varam atpazīt pie slodzes, bet mēs varam no šīm te lineāriem modeļiem mēs varam principā prognozēt, ja kāds, teiksim, tās vērtības, ja, pie slodzes līmeņa, šī statistikas vērtības pie kaut kādas slodzes vai bojājuma līmeņa. Jā, tad algoritmu pamatā mēs izmantojam statistiskā Eiklīda distanci. Un tad secinājums konkrēti ir tāds, ka šī Eiklīda distance pati par sevi ir jutīgas bojājuma slodzes ietekme, bet tā jutība tika pastiprināta, ņemot vērā robusto statistiku mediānu, nevis video vērtību, kā jau bija teicis. Ja, ja mēs būtu ņēmuši, tas netika parādīts, bet ja mēs būtu ņēmuši video vērtību, tad izlecē ietekmēt, ja, un tad rezultātos nebūtu tik robusti atbilstoši. Un, jā, mēs redzam, ka, piemēram, pieaugot bojājuma līmenim un slodzes līmenim, Eiklīda distances, atvesinātās statistikas un Eiklīda distances, viņas pieauga, ja, tad mēs varam noķert šo trendu, kā pieaudzis bojājums vai slodzi. Un tas, ka mēs aplūkam dažādas kombinācijas no identificēto modu parametriem, ja, iekļaujošajā algoritmā, mēs varam būtībā palielināt uzticamību šim izstrādātam algoritmam. Tas
tā kā izpaldies. Paldies, jums varbūt kādi jautājumi? Es turpināšu. Paldies. Man jautājums ir sekojuši. Atgriežoties atkal pie tā, ka mums ir diezgan kontrolētos apstākļos šie OMA identifikācija notikus, vai ne? Bet realitātē dabā visticamāk, kā veicot identifikāciju, mums būs dažāda precizitāte iegūta modālajiem parametriem. Frekvencē būs cita precizitāte, rimšanas koeficientam cita, formām cita, nebūs vienādi šī precizitāte. Frekvences laikam tas robustākās, vislabākās. Vai šis aspekts kaut kā tiek ievērtēts tajā algoritmā vai nē, un kā varētu tas konkrēti, es domāju, ka, uz doto brīdi mums tas nav ievērtēts, jo tas izveidots uz esošajiem datiem, bet domāju, kurā gadījumā, ja tas operacionāli modālē parametri tiek iegūti no konstrukcijas reālais apstākļos, tik pakļaut, mainīgai temperatūrai, slodzēm un reālais apstākļos, tad būtu jāveic kaut kādu papildus priekšapstrādes soļi, lai tu apkārtējās vides efektu noņemtu, dabūtu mēs stabilākas modelu parametru vērtības. Un tad tur ir vai galvenā komponenšu analīze, vai arī singulāro vērtību dekompozīcijas, tur specializēta algoritma. Jā, tas skaidrs, jā, par tiem ārējiem apstākļiem skaidrs, bet tas, ka pati identifikācija, paši tie dati ir ar dažādu precizitāti attiecībā viens pret otru, tādā, es domāju, kaut kāds svars. Ar domu, ar kaut kādu svaru algoritmā ievērtēt nozīmīgumu, piemēram, frekvences ieguldījumu attiecībā. Konkrēti šajā prezentētā tas nebija ievērtēts, bet tas ir ar labu domu, ko varētu uzlabot, modificēt. Ko vajadzētu modificēt, principā. Te, protams, ir vieta vēl kaut kāda izaugsmē. Tas nav kaut kāds absolūtis, bet tas ir uz doto stadiju, ja tā ir kādā. Reālos apstākļos varētu būt tā priekšrocība, ka tev sākumā varētu būt vairāk ieejas-dati. Teiksim, Rimam bija 12, katram stāvoklim 12 modelu parametru komplekti. Reālos apstākļos var dabūt vēl vairāk, kas palielina algoritmā precizitāti. Un vēl pielietot svaru gadījumiem, kad pārāk liela izkliede, tad šiem gadījumiem zemāku svaru un otrādi. Jā, var kaut kāds penalti ieviest. Jautājums, kas tad ir pie 12? Katram stāvokam 12, kas tas ir? Tā ir modela matricā, tad sanāk, šeit kopā sanāk 12. Jā, mums ir 3 mērījumi, mums bija katram konstrukcijas stāvokam. Mēs tikai referenci. Kas ir vienā mērījumā iekšā? Cik tie ir datu punkti? Ko mēs sekosies? Vienā mērījumā ir, faktiski sanāk, ka viens mērījums ir viena rindiņa no šīs te matricas. Es saprotu, kas tā ir iekšā? Modelie parametri. Jā, tieši to es arī gribu saprast. Modelie parametri. Bet viņi ir identificēti vēl ar 4 metodēm. Šim te 4 metodēm. Tad jums 15 frekvences, jā? Šeit es strādāju ar mazāk, jo es ne visas ņem vērā atlasīju. Cik ir rimšanas koeficients, tik pats ir frekvences, jā? Jā. Cik tad ir datu punktu modām? Kā viņi tiek kārtot matricā kaut kā vai vienā? Un tad tie modām tur bija Artemisā, kad tur bija sanāk, tur bija... 48 punktus? Nē, tur bija drusku citādāk, tur vēl bija absolūtās vērtības un pārvietojumiem un rotācijas pie X, pie Y asu un pie Z asu visur bija 0, tās neņēma vērā. Es kā ņēmu pie X un par Y asu un ņēmu nenulles vērtības. Un sanāca, ņemot tikai nenulles vērtības, sanāca 158 no brīvas pakāpēm tīri atrasinātās tās pazīmes. Skaidrs.
158 plus šīs divas frekvences un dzišanas pamēs, un 160 prediktori vai pazīmes kopā, jā, katram ir. Viennotiek katrai pazīmē, visām vienāds svars ir, jā. Šajā algoritmā vismaz jā, droši vien to var arī, jā, modificēt. Bet uz doto brīdi tā ir. Jā, jautājumi? Labi. Tad paldies, Rimus. Paldies, kolēģi, par uzstāšanos. Principā, tā, pēc parādīšu. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka klausījāties, un paldies par interesantiem jautājumiem. Viss, tas nobeidzam semināru. Es tikai atnākšu pie jums klātesošajiem parakstīties par dalību. Paldies, Līga, par šo pateicu. Viss, jauku dienu. Vēl tiekamies aizstāvēšanā, Riharda Gailīša aizstāvēšanā. Paldies.